Sveiciens visiem, Ķekavas novadā iesniegti ir nu jau visi politisko partiju saraksti gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, un mēs kā novada iedzīvotāji varam sākt tos lasīt un ar tiem iepazīties. Tāpēc pasludinu jaunu rubriku savā kanālā. Iesim kopā, es ar jums, un analizēsim politisko partiju sarakstus un skatīsimies, kas tur ir labs un kas tur ir iekšā slikts. Tā kā sekojiet man, šis ir tikai pirmais raidījums un sekos arī citi. Nu tad sākam. Pirmā partija, ko analizēsim, pirmā programma - Jaunā vienotība. Jaunā vienotības programma man ir te priekšā un vispārīgi uzmetot aci. Iespējas tāds labs, pozitīvs, loģiski strukturēts rīnkops, katrā ir nosaukums, kas attaino to, kas tur tālāk būs šajā rīnkopā, un sākās ar tādu vienu vispārīgu frāžu apkopojumu. Pirmā rīnkopa, tur mēs varam izlasīt tādus vārdus kā labklājība, infrastruktūras attīstība, plānošana, vienotība, protams, vienotība un pēstniecība, un mēs strādāsim un saņemot jūsu atbalstu, mēs galvenā kļūst drošība, atbildība, kārtība. Ja? Nu, tādas tukšas vispārējas frāzes, kas droši vien būs atrodams arī katrā programmā, bet nu, šeit tāds izcili uzsvērti. Ja? Varbūt bija jāsniedz tas pieejamais rakstzīmi, ierobežojums, varbūt citu nebija ko rakstīt, bet nu, tas te ir un ir diezgan uzsvērts. Bet lasot tālāk, te tādi konkrētāki punkti, jau par ko mēs jau varam parunāt. Sadaļa izglītība, kultūra, sports. Te ir tāds viens solījums. Nodrošināsim atbalstu daudz bērnu ģimenēm, tā skaitā brīvpusdienas no pirmskolas līdz 9. klasē. Un tagad nedaudz konteksta. Atceramies, ka nu jau zināmais kandidāts Jānis Viegliņš, kurš toreiz vēl nebija kandidāts, bet nu tagad mēs redzam, ka viņš ir vienotības sarakstā. Viņš rakstīja šo te savos video un ļoti pārspīlētā tonī kritizēja iepriekšējo domas vadību par to, ka viņa vispārējās attīstības kontekstā mēs samazinājām līdzfinansējumu apmēru pilnīgi visām ēdināšanas grupām skolās 5. un 6. klasēm. Viņš ļoti kritizēja šo lēmumu, kaut arī citās pašvaldībās un Rīgā bija tādi paši jau pieņemti. Un tagad, kad Jānis Viegliņš ir sarakstā, varētu domāt, ka vienotības programmā būs punkts atgriezt šo te, kā viņš toreiz teica, ļoti nelikumīgo un savu interešu vadīto un izsaimniekotāju un saschēmoto, visu, ko viņš tur lieto, ja, tās frāzes, atgriezt šo te Ķekavas novada dienas kārtībā. Bet ko mēs lasām vienotības programmā? Nekā tāda nav. Ir pieminēts tikai brīvpusdienas daudz bērnu ģimenēm. Tad secinām, tas bija absolūti tukšs gājiens, šī te Viegliņa kampaņa, kas bija vērsta vienkārši uz toreizējās domas vadības kritizēšanu. Labi, tas, lai paliek uz Viegliņas sirdsapziņas, bet Viegliņš kandidāts numur 5, ja, vienotībā. Bet to atceramies, piefiksējam. Nākamais punkts vienotības programmā, sadaļā vide, transports, un rakstīts tā: panāksim atkritumu apsaimniekošanas maksas samazināšanu. Absolūti populistisks solījums. Nekādu atkritumu maksas samazināšanu jaunā vienotība jūs, diemžēl, nepanāksiet. Jūs paši tikko pieņēmāt, noslēdzāt līgumu ar Clean Air uz 5 gadiem, un cenas paliks tādas, kādas viņas paliks, un šo līgumu mainīt nav iespējams. Tāpēc tukšs un populistisks solījums. Un trešā lieta, ko vēlējos vērst uzmanību, sadaļā pārvaldība. Veicot kapitāla sabiedrību reorganizācijas, samazināsim administratīvos tēriņus. Ja? Arī esam pretrunā ar to, kas notika pavisam nesen, kad Ķekavas novada domē mēs reorganizējam sporta iestādes un veselības aprūpes veicināšanas iestādes.
kad jaunās vienotības pārstāvi, tā skaitā Viktorija Baire, stāvēja piketā ar plakātu un iebilda tieši pret to, ka tiek veikta reorganizācija un tiek samazināti administratīvi izdevumi. Tāda divkosība sanāk, ja? Nu, un, jā, tā ir tie 3 punkti, ko vēlējos uzsvērt pie jaunās vienotības. Nu, vēl, protams, te lasot, skatoties, te ir pietiekami daudz gramatikas kļūdas arī, un vispār izskatās, ka nav īsti piestrādāts pie tās programmas, viss tas, ko es arī izcēlu, šis pretrunas un arī tas noformējums varēja būt labāks. Paldies, ka skatījāties šo sēriju. Nākamā būs par kādu citu partiju. Sekojiet man un tiekamies tepat.